Mani sauc Miķels Baštiks, un šis ir Asketika podkāsts, kur runājam par dizainu, biznesu un zīmolu veidošanu. Šajā reizē mēs tiekamies ar Rīgas lidostas zīmolu vadītāju Lindu Kalniņu un runājam par neseno Rīgas lidostas rebrandingu procesu, galvenajām atziņām, mācībām un iegūto pieredzi, kas var kalpot arī kā piemērs citām organizācijām, komandām un projektiem nākotnē. Tas, ko tu minēji, ka tad, kad tu meklēji darbu un sāk strādāt Rīgas lidostā, ka tu gribēji uzņēmumu, kur ir nodalīts mārketings no zīmola. Vai tu vari pastāstīt, ko tas tev nozīmē un kāpēc tas bija svarīgi? Tāpēc, kad mārketingā, tad, kad tu esi mārketinga vadītājs, bieži vien tajos uzņēmumos ir tā funkcija, ka tu atbildi par pilnīgi visu. Un tam zīmolam kaut kādā mērā ikdienā tu aizslīgsti prom no tāda zīmola būtības. Tāpēc, ka tev ir visādas pārdošanas, tev ir rādītāji, tev ir tur plūsma jāveicina, tā, ka tu esi visu laiku tādā arī aktīvā tajā pārdošanā. Komunikācija, jā. Un man likās forši pamēģināt, ka tu esi tikai zīmolam. Tas paredzēts tikai, lai rūpētos par zīmolu, par pamatvērtībām, par vizuālo izskatu. Un tas man likās, ka tas ir forši, ka to uzņēmumu dara un ka tādas pozīcijas ir. Un tad Bet tu minēji, ka, lai arī tev bija skaidrs tas uzstādījums, kad ir maz uzņēmumu, kuriem tur Rīgā vispār atrast, tā ir. Kādēļ tev liekas, ka tas tā ir? Tāpēc, ka tas ir naudas jautājums bieži vien. Tā kā liekas, ka mārketinga komandas pārsvarā ir mazas, nav nekad lielas. Un tad tu jau ņem, tev šķiet, ka tam vienam cilvēkam ir viss jāmāk mārketingā. Jāmāk ir zīmols, kas kaut kādā mērā tev jāmāk visas lietas, bet tad tev tur par zīmolu par pārdošanu jāparūpējās, tad tev par sociāliem jāparūpējas, tev par PR jāparūpējas. Mēģina tajā vienā cilvēkā maksimāli daudz satilpināt. Jo mārketings tas ir tāds operatīvā ikdienas darbība, un zīmols tomēr ir ilgtermiņa tādas lielās lietas. Bet kā nopamatot to ieguvumu, ja uzņēmumam ir šāda pozīcija, kas ir tie ilgtermiņa tādi ieguvumi no biznesa viedokļa, kad ir cilvēks, kurš domā par šīm lietām? Par ilgtermiņu, vispār jau kā tādu, man liekas, īstermiņā tu vari reaģēt uz kaut kādām lietām. Vajag pacelt rādītājus, tu tā kā vari pacelt un mēģināt. Bet, ja tu nedomās par ilgtermiņu, tad beigās tu būsi nekas. Un arī tu nebūsi tam cilvēkam saprotams, tu nebūsi tam savam klientam saprotams. Lai gan liekas, ka vienmēr mēs sprūstam, tie rādītāji nekad nav redzami. Tu ieguldies, un viņi nāk pēc kaut kāda laika, kad tu saproti, tas ir viss tas background darbs, ko mēs izdarījām, un tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Bet, ja būs tikai tas īstermiņa, tu nekad nenonāksi tur. Ir grūti vienmēr, protams, salīdzināt, bet tas tā ir. Tas ir redzams, un to mēs jūtam arī tagad, kad patiesībā tas arī Rīgas gadījumā, ka tu visu laiku ieguldies zīmolā, tu sāc kļūt pamanīts. Man arī globāli tu sāc pamanīts. Tur viss pamana, ka tev ir kaut kāds foršs kampaņas, ka tev ir jauns zīmols, ka tu esi kaut ko izdarījis. Un arī beigās nav problēmas arī piesaistīt darbiniekus. Priekš tādu uzņēmumu, kuru 1500 darbinieki, šis faktors ļoti svarīgs, ka tev ir uzņēmuma zīmols, kurā grib strādāt, un to ar īstermiņa kampaņu vai ar sociālo tīklu postu tikai ielikšanu, tu to nekad nepanāksi. Tas ir patiesībā tās uzņēmuma iekšējās vērtības, kultūra, vide, viss, ko tu būvē, un tāpēc tas cilvēks arī pavēlkās, viņš grib tur strādāt, viņš grib likt to Rīgas zīmīti savu virsū, tāpēc, ka viņš lepojās ar vietu, kur viņš ir. Patiesībā tas ir zīmols, un tā ir tas, ko mēs komunicējam uz ārā, tas, ko mēs stāstam, un tas, ko mēs rādam, tas, par ko mēs iestājamies. Un tas darbinieku iesaist vispār ir viens no tādiem atslēgas vārdiem šajā visā procesā, gan procesa gaitā, gan arī pēc tam iepazīstinot ar zīmolu. Jūs arī sākāt ar darbiniekiem, vai ne? Es domāju, tam mēs vēl pierakstīju, mēs atgriezīsimies, jo tas, man liekas, ir tāda viena raksturiezīme, kas tam Rīgas lidostas projektam vispār bija. Tos 1500 darbinieks, un ne tikai darbinieks, ne? Tur bija arī vēl visādi partneri. Pašvaldības. Pirms mēs ejam iekšā Rīgas lidostas rebrandinga projektā,
mazliet pārsoļus uz atpakaļ, jo tas nebija tavs pirmā pieredze ar brandingu. Tu pirms tam strādāji Spīces komandā, un pēc tam tev bija vēl maza pieredze pa vidu. Varbūt tu vari ieskicēt to savu pieredzi tur, un kāds bija iemesls, kādēļ jūs strādājat ar Spīces zīmola atsveidzināšanu, un pēc tam arī kāds bija tas ceļš līdz Riksam. Jā, ar Spīci bija tā, ka tur bija situācija sekojuši, kad ienāca jauna spēlētāja, kas bija gana nopietna. Tā bija Akropola, un arī bija zināms, ka tajā brīdī, kad Akropolā jau Alfa jau parādās tendences, kad viņa tiks pārpirkta un pārbrandot, un arī tāpat tuvējie konkurenti ieņēma jau gana tādas labas un stabilas pozīcijas. Un tajā brīdī tu tā kā, sēdi uz lauriem, tev tur viss forši un tā viss notiek, bet, ja tu paskaties tā, gan cītīgi un rūpīgi, ja ienāk šie konkurenti, tad vairs tik forši nebūs. Un tev jāparāda, ar ko tu tas īpašs, ar ko tu tas savādāks. Un Spīcei tas unikalitāte ir tajā, ka, pirmkārt, tur ir savādāki brandi, tur ir unikāli brandi, tur ir nedaudz augstāka līmeņa brandi. Un tev tā starpība ir jāparāda vizuāli. Un tev jāsajūt tam klientam, ka tas ir atšķirīgs. Un tad, ja tu saliec visas tā kā reklāmas, tur pieņemsim visu tirzniecības centru reklāmas kopā, tad viņas pa lielam ar neko neatšķirās. Tu vari vienam uzlikt tur Galerija Rīga, vienam Rīga Plaza, tā kā visur būs forši tur modīgi cilvēki un tā, un vēl tur vienu laiku bija tendence tur ģimene parādīties un tā tālāk, bet tev jāparāda ir savu pozīciju. Jā, savu pozīciju. Un tas nozīmē, šajā gadījumā ir iespējams ir nedaudz jābūt pat augstāk nekā tu patiesībā esi, lai tu cilvēks sajust to atšķirību, ka tu esi nedaudz augstāka līmeņa brands nekā citi, jo tu piedāvā arī tādus brandus savā iekšienē. Un kas nebija mazsvarīgi, tur bija diezgan nopietna un liela daļa tika veltītas, lai saprastu savu klientu un izzinātu. Un man liekas, tāds viens no galvenajiem tādiem insaitiem bija, kad tu visu laiku domā, ka baigi tur patīk tiem cilvēkiem nākt un pavadīt laiku un iepirkties un ar ģimenēm un tā, bet patiesībā tā nav. Ir kaut kāda, kuri maza daļa, kuri tur tiešām tā kā nāk pavadīt tur laiku, bet lielākā daļa tas ir vajadzība apmierināšana. Un tevi izvēlās tāpēc, ka tev ir lokācija tāda, tevi izvēlās tāpēc, ka tur ir atbilstoši sajūta brands un tā tālāk, bet viņi nenāk noteikti pavadīt laiku ar bērniem. Tur, viņi ir tādi klienti, kuri ar laiku ar bērniem labāk pavadīs mežā, jūrā, nezinu, kaut kur citur, bet ne tirzniecības centrā. Un tad tu saproti, ka viņam patīk īstenībā vienam vēl tur iepirkties un tev jādod tā sajūta viņam, ka šeit viss ir pieejams, viena vieta, tev ir visas vajadzības tā nodrošināts un viņas ir nodrošināts, lai tu justos labi, lai tu ieejot tajā veikalā, tirzniecības centrā, tu justos piederību sev, ka šis ir mans centrs, es varu te iepirkties, man viņš patīk, man apmierina. Un tad tas bija tas mērķis, to dabūt gan to nedaudz augstāku līmeni tādā komunikācijā, jo mums tas klients bija tāds, kurš ir, kā pateikt, labāk, viņš vairāk pelna, viņš ir, viņam, tas ir visa jūrmala, Mārupa, un jūs saprot, par ko runāju, tad līdz ar to viņam vajag atbilstošu vidi un atbilstošu zīmolu, tā. Un kā tagad, kad ir skaidrs tas cilvēks, ir skaidrs tas pozicionējums, ko tas nozīmē pēc tam pārtulkot grafiskajā valodā tos pozicionējumu? Jā, tad nākamais bija tas solis. Vispirms Spīces gadījumā bija tā, ka mēs veltījām gana lielu darbu, pirmkārt, īstenībā mindseta maiņai, kas bija diezgan grūti, jo mēs visu laiku, visa komanda bija strādājusi uz vienu uzstādījumu, un tagad pēkšņi nomainīt uz citu ir diezgan grūti. Mēs patiesībā sākām, pirms mēs ķēramies pie rebrandinga, mēs mainījām mindsetu komandā, un tas bija personal coach un tā tālāk, bet tur ir maza komanda. Tur nevar salīdzināt ar Rīgas lidostu. Tas ir 8 cilvēkiem mainīt to mindset. Tur gana vienkārši. Un tas bija numur 1. Numur 2 bija tas, kad mēs salikām visus tos pētījumus uz galda, kur mēs vispār atrodamies, kur mēs gribam nokļūt.
Un tad, kad mēs bijām sapratuši, katrs komandā ļoti labi zināja, kur mēs gribam nokļūt un kā izskatās mūsu klients, tad mēs tajā brīdī ķērāmies, tur sabūvējām zīmola stratēģiju, un tad mums vajadzēja saprast, tagad ir tas mirklis, ka mēs taisīsim vizuālās lietas, un tad kam mēs gribam līdzināties, kam mēs gribam būt, kas būs mass markets, kas būs tas mūsu. Un īstenībā mums bija tāda pat karte, kuru mēs bijām salikuši visus zīmolus un tādus retail zīmolus, kas ir, tur nezinu, Dior, Gucci, Zara, visus tā kā. Un mēs salikām, kur tāda ir mass market, kur ir ar augstais gals un kur tā kā pavisam zemais gals. Un tad tu saliec tādu karti, saproti, kur tu esi. Kur tavs zīmols, tas tirdzniecības centrs, bet kur viņš atrodas? Starp kuriem zīmoliem tu spēlē? Kuriem viņš ir Zara vai tomēr kaut kas bišķiņ augstāk. Un tas arī tev palīdzēja ne tikai pēc tam veidot, jo tirdzniecības centros jau tev ir jāveido arī tas nomnieku segments. Un tas pēc tam tas zīmolas, tas pozicionējums un viss palīdzēja arī izvēlēties, kas tad ir jābūt tirdzniecības centrā skaidri, kuri zīmoli ir atbilstoši mums. Un tad bija, kad nopozicionēji to, tad arī zini, pēc kā skatīties to vizuālā valodu, ko ņemt kā piemērus, kur tu gribi nokļūt, kā tu gribi izskatīties, kā tu gribi, lai tevi sajūt. Un tā mēs to vizuālo valodu arī sākām toreiz būvēt. Un tad, kad šis projekts bija noslēdzies, tad pirms tu aizgāji uz Rīgas, tev bija vēl viena neliela pieredze. Jā. Varbūt tu arī ieskicēt arī to. Jā, tad es tajā starposmā biju domājis, ko tur darīt. No sākuma paceļoju nedaudz, bet tad sapratu, beigi, nevaru, man kaut ko vajag darīt. Un es biju jau paspējusi iesaistīties Novatūrē. Kas tas ir? Tur īsi iedot vienu teikumu aprakstu. Jā, Novatūra ir par, tātad viņi iestājās par to, ka par sieviešu stiprināšanu tieši vadošajās pozīcijās. Tas nozīmē, ka tur apakšā tas stāsts ir gan par dzimumu vienlīdzību, gan arī par to, ka patiesībā ir divas situācijas sievietēm vajag iet uz vadošajām pozīcijām, un viens ir veicināt to, gan no sieviešu pašu puses, jo tas īstenībā ir tā, ka viens ir, mēs runājam par kvotām, ka vajadzētu būt, bet otrs ir par to, vai sievietes ir gatavas. Un te ir tāds divi aspekti runāt, kad sievietes ir gatavas to darīt un iedvesmot viņas tur būt. Un tāpēc Baibai Rubus un Dagnijai Leiņai bija ideja par to, kad vajag uztaisīt pirmo konferenci, kas saucās Novatūra Impact Summit. Un tajā momentā es pieslēdzos komandā, tas bija jūnijas, un konference bija plānota septembrī. Super īsts laiks. Tur bija kaut kādi jau priekšdarbi, jau bija anoncēts datums, kad mums tas būs. Un es pieslēdzos, un tad sapratām, ka mums vajag tā kā konferencei brandingu, un vispār Novatūrai tajā brīdī vajadzēja tādu mazu rebrandingu, refreshu uztaisīt, jo tur arī bija gana daudz to zīmolu saveidojušies. Un tad tajā momentā, kad es pieslēdzos, tas interesantais brīdis bija priekš manām smadzenēm, kad no Spicas, kur ir gana liels šis marketinga budžets, un tu vari gan daudz izdarīt ar viņu, un tādai zīmola maiņai tu vari atvēlēt gana lielu to budžetu, un to izdarīt kvalitatīvi kārtīgi, tad tur bija 0 eiro. Tā kā pilnīgi 0, tev nav ne centa. Un tad tas moments, kad tu sēdi un tu saproti, ka kaut kas ir jādara, bet tev taču ir 0 eiro. Ko tu vari izdarīt? Jo tas pieredzes, tad vajag, tu pasūti vienai aģentūrai, tas tur nedara, tad pasūti nākamajai aģentūrai. Tev ir ar ko strādāt, tev ir instrumenti. Un te īstenībā bija tas priekš manis divas lietas. Viens bija, kad es sapratu, cik daudz cilvēku ir gatavi darīt idejas vārdā, un Novatūra ir absolūti lieliska komūna. Tur ir sievietes no vadošajām pozīcijām un spēcīgas, stipras, un viņas ir gatavas, lai tas viss virzītos un būtu, viņas iesaistās. Un viņas iesaistās tā pa īstam, un tas nav tā, ka tur atnāc tur kaut ko parunāties, bet tajā brīdī, kad mums bija tā pirmā konference, viņas nāca pēc darba dienu vakariem, viņas strādāja, viņas bija gatavas rakstīt postus, rakstīt relīzes, taisīt vizuāļus, kuram tur kāda bija kompetence, un mums marketinga komanda bija gana liela.
Un tur bija tā, ka tur bija meitenes, kuras vienkārši bija pozīcijā šobrīd, kad viņas ir aizgājuši no iepriekšējās darbas, viņas nāca, viņas strādāja no 8 stundas dienā. Un tā kā sveiciens Mairai un Leldai un visām pārējām, bet viņas bija vienkārši fantastiskas. Man likās, man iedvesmoja viņas. Viņas nāk un dara. Un tas tikai tāpēc, ka tur ir ideja, ka viņas tic. Un viņas man noteikti nemelot. Es nemelošu, es teikšu, ka viņas ir ieguvušas daudzreiz vairāk, ka viņas šo laiku ziedojušas kaut kam idejai. Es domāju, ka viņam ir atnācis reizes 100 atpakaļ pēc tam. Tā kā un tad bija tā, ka viens ar tevi ir darbinieki, ir principā brīvprātīgie, un viņi nāk un dara, un tu menedžē darbus starp brīvprātīgajiem, un kurš kurā momentā var, kuram ir kompetences tajā jomā. Un tad otrs bija, kad mums bija aģentūras, un aģentūras, kuras arī dēļ idejas bija gatavas pieslēdzās, un tur mums bija partneris, gan jau esošais bija Ozols ir un Buka, tajā momentā ar Zāne Feifa pieslēdzās ar komandu, un viņi to darīja idejas vārdā. Tā kā viņi zināja, viņi ticēja, tas ir viņu vērtības, un viņi bija gatavi to darīt. Un tā arī radās gan Notoras zīmols, kur Ozols ir atkal savu ieguldījumu deva, un Notora Impact Summit zīmols savukārt Vuka palīdzēja attīstīt un radīt. Un tas bija tā kā 0 eiro. Forši. Un pēc tam mums bija kaut kāds budžets, ar ko operēt, bet tas bija vispār minimāls. Tu samaksā reklāmu Facebookā, Bet tā pārējais, tas bija fantastiska pieredze. Un tad tajā starpā sapratu, ka man jāsaprot, kur tad es gribu būt savā profesionālajā dzīvē. Un tad bija tas stāsts par to, ka skaidri zināju, ka es gribu pamēģināt būt tikai zīmolā. Nevis mārketingā visā un izšķīst pa visu, bet tikai par zīmolu. Un tad es sapratu, ok, es tur paskatos, nav jau nekas daudz, un nav jau tādu daudz uzņēmumu. Un tad es piegāju no citas pozīcijas, kuru zīmolu es gribētu mainīt. Tur var ticēt, neticēt, bet tas bija Rīgas lidosta. Es vienkārši daudz ceļoju, un man ir absolūts ticu, ka Rīgas lidosta ir mūsu vizītkarte, un tas ir tas, ko mēs redzam pirmais, tas ir, kurš iebraucējs, tas ir pirmā sajūta, ko dabū pa Latviju, arī uzņēmēji, kas brauc te investēt. Tas ir pirmais moments, un man gan eksterjers ir tas, kurš man visu laiku sāp, jo man liekas, ka katru reizi piebrauc Rīgas lidostai, man sajūta vienmēr, ka es piebrauc no aizmuguras, no rampas puses, tur, kur piegādā preces. Un gan arī zīmols bija tas, kas man sāpēja, un es domāju, es būtu gatava mainīt šo zīmolu. Tu proaktīvi vienkārši pati sāki domāt? Jā, es sāku, un tad es apskatījos, vai viņam vispār ir mārketings, jo es neko nezināju par to, un es iegulēju, ir Edgars Vilcāns, mārketinga vadītājs, un es uzaicināju viņu LinkedInā, domāju, pasakošu vienkārši tam zīmolam līdzi. Bet tu viņam vēl neteici, ka tu gribi mainīt zīmolu? Es neteicu, vispār neko es neteicu, un es vienkārši viņu uzaicināju LinkedInā un atstāju to tur arī tā. Un tieši pēc nedēļas, kad tas bija noticis, kad manā galvā šīs domas bija izmelušās, viņi, Edgars nopublicēja, ka viņi meklē zīmola vadītāju. Man likās, tikai divas lietas. Viens ir, es gribēju tieši uz zīmolu, un otrs ir, es gribēju Rīgas lidostā kaut ko darīt un izveidot zīmolu, ko lepoties. Un tad, protams, pirmais, es atceros, ka es biju gultā tajā momentā, un es tā piecēlos, un man bija jau gatavs mans CV. Es piegāju, aizsūtīju, un atkal aizmirsu līdz zvanam uz interviju. Un tad, kad tu sāki strādāt Rīgas lidostā, tad jau bija no lidostas puses skaidrs, ka šis zīmola maiņa ir ieplānota. Vai tu vari ieskicēt, varbūt, lai arī tas bija pirms tu sāki strādāt, kas bija tas pirmais signāls lidostas vispār komandā vadībā, kādēļ tas ir jādara no viņa puses, jo tu nāci ar savu, ka tu zināji, ka tu gribi to mainīt, tev savu argumentu, bet kāds bija tas pamatojums no lidostas puses?
Jā, tātad arī lidosta tam bija jau kādu laiku briedus un nepavēltīja. Viņi bija gatavi izsludināt zīmola vadītāja pozīciju, jo tas valsts uzņēmumā tā nav tik viegli, ja tādu pozīciju vispār radīt. Tas ir strateģiski jāieliek mērķi, ka tad mums ir, mēs gribam mainīt zīmolu, un tam mums vajag arī speciāli cilvēku, kuram ir tādas prasmes un kurš to var novadīt. Un tas pamatojums bija diezgan strateģisks. Viens ir par to, ka tad ir ambīcija kļūt par Ziemeļa Eiropas ceļošanas, nozīmīgu Ziemeļa Eiropas ceļošanas centru. Tas nozīmē, ka ieiet ar tādu ambīciju, ieiet Ziemeļa Eiropas tirgu. Un tas tieši arī nozīmē to, ka fiziski jau mēs tā kā necīnīsimies ar pasažieru arī skaitā. Protams, audzēsim viņu, bet tas nav salīdzināms. Mēs nebūs tā, ka mēs varam nostāties pēc skaita ziņā, pasažieru skaita ziņā blakus lielajām lidostām. Bet tas, ko mēs varam darīt, tas ir tieši ar šo zīmolu iet un iestāties starp viņiem un būt. Un, protams, tas līdz ar to nenozīmē tikai zīmols, tas nozīmē dažādi attīstības projekti, kas tajā brīdī arī ir aktuāli un ir sāaktivizējušies, un šobrīd arī viņi jau notiek, bet tev bija tas komentārs par to, ka vajag to pozīciju. Vajag to pozīciju un vajag to cilvēku, kurš ir zinošs un tā. Un es te varu vienkārši arī spīdus laikā es jau nebiju vadījusi pirms tam zīmola maiņu, un es nezināju, ko tas nozīmē, bet man bija speciāls coach, kas man palīdzēja to. Un tas bija no Virgu Keskus tirzniecības centra vadītājs Ants Vasar, un viņš to bija darījis, un viņam bija pieredze, un es ar viņu gāju tam cauri. Tas nebija tā, ka es tagad pēkšņi izdomāju, un tagad taisīsim zīmola maiņu, jo tas patiesībā prasa diezgan daudz zināšanas un prasmes, un man bija kaut kāds tur ieskats caur kursiem, tāpat Filipa Mihailoviča, kas ir Stokholmas augstskolā mācījies, pie viņa biju gājusi, un kaut kāds jau man ieskats ir bijis par to visu, bet tajā momentā, kad es nolēmu, man arī uzņēmums to atbalstīja, es paņēmu cilvēku, kas man var pakonsultēt. Un ar viņu es izgāju vienkārši tam cauri, ar ko sākt, kur iet, kāpēc man to vajag, vai kāpēc man šito nevajag, vai tā kā paskatīties uz pētījumiem ar svaigu aci. Jo tu jau, ja tu dzīvo ar to zīmolu, tu tā patīk pievilkt pētījumos lietas uz to, kas tev liekas. Šitas jau nozīmē to un to, bet patiesībā nē, vai kādu, kas no malas paskatīsies un pateiks, ka bet varbūt tas vispār nozīmē to un to. Tas nebija tā, kad es vienkārši no zila gaisa. Jā, jo tā pieredze vispār tādu lielu projektu veidot uzņēmumam, tas ir liels nozīmīgs tāds process, kur pirmkārt jāsaprot process, ko darīt, ko ne, kad zīmols nav tikai logotips, jo pat tagad skatoties publiskajā telpā, apskatot dažādas lielākas zīmola izmaiņas, viss tā saruna 98% grozās ap logotipu. Vecais, jaunais, ko es viņā saredzu, bet zīmols ir, tā saruna par logotipu ir, tas pat ir zem 10% no tā visa. Un veikt lielu zīmola izmaiņas cilvēks, kurš to dara pirmo reizi, tas ir ļoti grūti panākt labu rezultātu. Un kad ir tā izpratne par procesu, par soļiem, kur ir jādara un kā to ir jādara. Kas bija tie, tu atceries no tās konsultācijām, kas tev bija, ko tu paņēmi tādas galvenās atziņas toreiz, kad tu pirmo reizi tam vispār piegāji? Jā, es teiktu, ka bija tādas 3 lietas, ko es noteikti paņēmu. Viens bija par, ka mēs sapratām, ka mums, ja mēs gribam tur nokļūt, mums vajag mainīt mindsetu par to, kā mēs domājam. Iekšēji komandā. Jā, tāpēc, ka nevarēja vairs radīt stratēģiju un arī pārējās stratēģijas, jo tur diezgan lielā mērā pārējās stratēģijas izrietē no zīmola stratēģijas. Un tu nevari atstāt to turpat. Tev ir tā jāmaina tā domāšanas veids. Tik milzīgā uzņēmumā tas ir kā Rīgas lidostas salīdzinoši grūts un ilgāks process un posms, līdz kam ir jāizaug un jānonāk.
bet tur bija gana vienkārši. Tas bija numur 1. Numur 2 bija, kas arī, ko es paņēmu noteikti šeit līdzi, kad tev ir jāiesaista gan darbinieki, tev ir jāiesaista partneri, un tur es to redzēju, to ieguvumu. Jo tajā brīdī, kad viņi tiek iesaistīti, pirmkārt, viņi tev iedod kaut ko tādu, par ko tu nekad neaizdomāsies. Viņi arī katrs savā nozarē ir eksperti. Tā kā viņi var tev tā kā reāli ar savām zināšanām atnest kaut ko, kaut kādu mazu niansi, bet tev viņi ir ļoti vērtīgi, un tev iespējams ir tāds, tā kā changers visas spēles, kad tas ir ļoti būtisks komentārs. Un pēc tam ir tā foršā lieta, kad viņi ir bijuši iesaistīti tajā visā, viņi ir bijuši klātesoši, un tad, kad tas viss iet gaisā, viņi jau zina, par ko tas ir. Viņi spēja to pastāstīt, viņi spēja to pasniegt, viņi spēja iznest ārā to visu. Un viņi tajā momentā arī spēja tā kā aizstāvēt to ideju kā tādu. Un es atceros jau toreiz, un tagad man ir tieši tāds pats laipnums, kad tu esi to gājis tam visam cauri, un es iesaistījos tos kolēģus, un kad viņi stāsta par to zīmolu. Un tu dzirdi, kad viņi ļoti labi stāsta, viņi ļoti labi saprot, kāpēc tas ir tā, un par ko tas patiesībā ir, un kad tu dzirdi viņu vārdiem to sakām, tad tas īstenībā tas pats lielākais prieks no visa. Jā. Un trešā lieta bija dati. Jā, dati bija tie, kas nesēdēt un nedomāt, kad ja tu skaties un kā tu interpretē tos datus, tas bija ļoti svarīgs moments, kad iedot kādam ar svaigu aci uz viņiem paskatīties, nepieņemt, ka šī ir tā vienīgā patiesība, kas ir tā iztulkota, un tu viņu pieņem ļoti subjektīvi, un tu tālāk to arī nes ārā, bet mēģināt laust arī caur datiem savu domāšanu un savu spriedumu par to. Varbūt tu vari ieskicēt tādos lielos blokos, kas bija tie posmi un procesā Rīgas lidostas zīmola maiņai, tad, kad tu sāk strādāt, pirmā darbdiena, un kāda ir tie līdz šim brīdim, kas ir bijuši tie galvenie posmi, un kas ir tie posmi, kas vēl stāv priekšā? Jā, tad, kad es atnācu, tas moments bija, kad mēs iekšēji nolīmeņojos ar visu komandu, sapratu, kur es vispār atrodos, kāda šeit ir noteikumi spēles, ar ko es strādāšu, un te bija, viennozīmīgi bija svarīgi tas jau, to jau es arī intervijās darba sapratu, ar ko es strādāju, tā kā vai mēs runājam vienu valodu, vai mēs domājam vienādi par, vismaz līdzīgi par projektu un projektu virzību, un to jau es nočikoju jau darba intervijā, vai tas tā ir, jo tas ir svarīgi, un tad tālāk man arī bija ar viens ir mūsu atbildīgais valdes loceklis, gan saruna, kas jau piedalījās arī intervijā, un arī man bija atsevišķa saruna, pirms es sāku darbu ar valdes priekšsēdētāju Lailu, un viņi jau arī man skaidri iezīmē, ko viņi sagaida. Tā kā tu jau zini, tev ir tāds, es zinu, ko viņa gaida no manis, un tu zini, ko tev darīt ar to. Un tu arī piekrīt tam visam. Tas ir pozitīvi, jo, kad tev ir tāds sapusējis, ka tu saproti, par ko ir runa un kāpēc. Kas bija tās galvenās lietas, kur jums sakrit iesākot to procesu, tas virzienu, vīziju? Noteikti bija par to, ka tā viņas vēlme bija, lai kur mēs nonāktu, viņi gribēja sakārtot zīmolu, un viņi gribēja, lai pēc tam tā kā visur, kur mēs skatāmies, tas zīmols arī tā kā iznest to sajūtu, ko mēs gribam nodot. Un tas ir, un es vēl atceros, ka viņi teica, ka, lai paskatoties uz blakus esošo ēku vai uz pilonu, kas mums ir autostāvētā, lai tas zīmols jau iznest to, ko mēs gribam, kur gribam nonākt. Un tas jau bija tāds, ka tu saproti, ka viņi saprot, par ko iet runa, un tu saproti, kur tev jāiet. Tā, ka tas nav tikai par logo, tas nav tikai par, vai viņš būs tāds vai šāds vai savādāks. Viņas vēlme bija sakārtot visu, un lai tas viss, katra detaļa pēc tam to signalizē. Vai tas ir maza uzlīme uz skatloga, vai tas liels pilons, vai tās ir ēkas, fasādes, tam visam ir gala rezultātā tas tā kā jāparāda.
Un te ir tā atšķirība, ka, ja man būtu teikts, nu, tagad es gribu tur, nezinu, logo, lai viņš tur ir tas fonds, tad saprast, ka, okay, nu, tur varbūt ir jāsāk pavisam no cita gala, jāsaprot, kas tad ir zīmols. Bet šajā gadījumā te nebija jautājums. Te otrā pusē man ir cilvēks, kurš ļoti labi zina, kas ir zīmols un kādiem posmiem tam jāiet cauri. Un tas ir vērtīgi, jo patiesībā tad būtu tā zīmola maiņa pavisam savādāk jāsāk. Nu, tā kā, jo tas būtu tad jānonāk līdz tam, ka mēs visi saprotam, ko tas nozīmē un kam mēs iesim cauri. Un man šajā gadījumā paveicās, un tad otrā pusē cilvēki visi noteikti labi saprata. Un tad tas bija tas pirmais posms, tad mēs gatavojāmies iepirkumam, un tas priekš manis bija kaut kas arī jauns, tāpēc, kad iepirkums mēs arī iepriekšējos uzņēmumais veicām regulāri, bet te ir tā kā likums, te ir noteikumi, tas ir valsts akciju sabiedrības uzņēmumā, tā kā tev ir pilnīgi cits tas veids, un tad tu saproti, ka tev ir jāizdomā labākais veids, kā paprasīt un dabūt no tā labāko. Un tur ir tāda vesela māksla patiesībā. Un tas, ko mēs sākām, mēs uzlikām, kā mēs paši redzam. Tad mēs zinām, mēs gribam šo procesu šādi. Tā kā pa posmiem viņam vajadzētu izskatīties šādā veidā. Un tad tu izdomā, kāds tad būs uzdevums, lai tu pārliecinātos, ka tu paņemsi labāko priekš šī uzdevuma veikšanas. Un tāpēc mums bija uzdevums par tātad visa tā posma ieviešanas stratēģija, kur jau mēs bijām patiesībā paslēpuši tos atslēgu vārdus, par ko katram bija jāpadomā. Un tur ļoti labi varēja redzēt atšķirības. Tas bija par to iesaisti, komandas iesaisti un partneri iesaisti, kāda viņa notiks. Tur bija par pašu procesu, par posmiem, cik daudz veltīs stratēģija, cik daudz katram no tiem atsevišķiem posmiem, kādā tieši veidā, cik laika katram veltīs. Tur bija daudz tā kā mazās nianses, ko patiesībā mēs skatījāmies. Un tur ļoti labi varēja redzēt aģentūras, kuras to ir darījušas un kurām ir pieredze, jo tas viss bija. Un tas bija viss skaidri aprakstīts, tur bija visi riski jau redzami, kuri tiks atrisināti. Un ja tu redzi iepirkumā, kad tam posmam, kas ir iesaistīt komandu, iesaistīt partnerus vai vēl kaut kas tam vispār nav pievērsts uzmanību. Tā kā, ja jūs gribat, mēs tur varēsim uztaisīt intervijas. Tad tev ir skaidrs, ka, tā kā mēs tā nevaram. Mēs negribam tā iet neiesaistot. Un ja tu redzi, ka stratēģija ir veltīts 1 mēnesis, tad tev arī ir skaidrs, ka tas nav. Tad otrā pusē tev nav pat īstenībā pieredzes un skaidrības, ko tas nozīmē. Ja man piedāvā to tik īsā laikā darīt, tad man ir skaidrs, ka tur nav pieredzes. Un tad bija tas iepirkumā, kur arī nebija jau tā, kad mēs paši tur sacepām. Protams, mēs visu izdarījām, salikām, izdomājām, bet mēs gājām ārā un validējām kaut kādas lietas. Mēs gājām runāties ar nozares ekspertiem, prasīt, ko jūs domājat par šito? Kā jūs domājat tā? Kā jums liekas, tā varbūt kāda tipiskā kļūda, ko pieļauj? Tā kā iepirkumi, kur ir labākās prakses, un tu tam veltīji gan daudz laika un uzmanības, jo tas nav tāds pašsaprotams. Tu nevar arī, man liekas, ļoti bezjēdzīgi, kur uzņēmumi prasa, un tad otrai pusē tur jāiegulda, 3 mēneši darba, un resursi, tas ir nesamērīgi. Man liekas, tas, kas bija ļoti vērtīgi, ka tas iepirkums nefokusējās, un tas liecināja par jūsu izpratni par procesu, ka nevis prasa atnesiet tagad mums logotipu vīziju vai skices, bet pastāstiet par procesu, jo tas ir tas, ko tu vari izdarīt, jo ja ir izpratni par procesu, arī klientu pusē saprot, ka nevar atnest logotipu, kas ir viens no pēdējiem posmiem, atnest pašā sākumā, bet teikt, mums ir vīzija, logotipam jābūt tādam, jo tas tikai parāda to, ka abām pusēm nav izpratni, kā līdz tam nonākt, vai atžgārni izpratni. Un jūs prasījāt ļoti daudz par procesu, nevis atnesiet mums logotipu skici. Jā. Un otrs uzdevums bija, kas bija ar tiem piemēriem, tas, ka patiesībā, ko tas slēpa no mūsu puses. Ka jūs prasījāt, lai parādu līdzīgos piemērus.
Lai mēs tas par to, kā saprot, kā redz mūs. Un tas jau arī ir svarīgi, vai tas uzņēmums mūs redz, negribētu es tagad minēt, bet tāda līmeņa zīmolā vai citāda līmeņa zīmolā. Un ja viņš saprot, ka viņš redz tevi ar zīmolu, ar kuru tu negribi pat asociēties, tad kā mēs varēsim kopā strādāt? Tas jau prasīja savu, kad tu esi paskatījies, kas ir Rīgas lidosta, kā komunicē, kas vispār notiek, kur viņi grib nokļūt. Kad tas bišķiņas iedziļinājies. Un tas varbūt liekas pašsaprotami, bet īstenībā tajā rezultātā, ko mēs dabūjām, tur varēja ļoti skaidri redzēt to. Tā kā tev bija ļoti skaidri, bija aģentūras, kuras gan to saprata to procesu, gan zināja, gan tur bija salikuši, gan piemēri bija ļoti labi, gan viss bija, un ir, kurām tur iztrūka tādas ļoti svarīgas momenti un detaļas. Arī laba aģentūra, bet tev liekas, tas nebūs. Jāmāk to procesu izstāstīt arī kādu. Arī, jā. Un tad, kad ir darbs, tas iepirkums ir noticis, kādi ir tie galvenie posmi? Tu vari izstāstīt, kam tik iet cauri, tad, kad sāk darbu. Jā, lūk, tad mēs noslēdzām līgumu, un tad pirmais moments jau, protams, līdz tām īstenībā jau to visu laiku iekšējā ir komunikācija par zīmola maiņu. Ar komandu. Jā, tev jau ir. Pirmkārt jau viņi zināja, ka tas notiks, jo tika pieņemts šāda pozīcija. Un to, ko es nepaspēju pateikt, kad es atnācu uz vidi, kur man pirmos jautājums visu laiku uzdeva par zīmolu. Un vai man tagad kaut ko darīt, ja jau mums mainīsies logotips, vai zilā krāsa būs vai nebūs, vai mēs paliksim vai nepaliksim. Viņi tev uzdod tādus tiešus jautājumus, vai jūs Rīgas kaut ko darīsiet vai nedarīsiet? Jūs viņu metīsiet ārā vai nemetīsiet? Tikai nemetiet viņu ārā. Tev jau signalizē to visu. Ka nebūs viegli. Jā, ka nebūs viegli. Galvenais netaist rozā. Vai, viņi jau nes tev visu laiku caur tādām neformālām lietām, bet īstenībā informācija. Tas nozīmē, ka komandai iekšienē nav vienalga. Nē, nemaz. Un viņi bija īstenībā ir tā, ka tā visa komanda Rīgas lidostas ļoti, ļoti mīlēja esošo zīmolu, bijušo tagad jau. Un tas arī ir tāds faktors, ko mēs ņēmām vērā, tas netika palaists garām, kad tas nozīmē, ka mums visu laiku ir jāiesaist komanda. Viņi jāved visam procesam ir cauri līdzi, jo tāpēc, ka viņiem ir pirmkārt jāsaprot, kāpēc mēs mainamies, un ja mēs mainam to krāsu, kāpēc mēs to daram un kāda viņa ir patiesībā un ko viņa signalizē. Un tam visam visu laiku arī tika likti kodi virsū. Pirms tu skaties un vērtē, paskaties, kādas tad ir mūsu vērtības, kur mēs gribam nonākt. Un tad, kad mēs sākām, mēs jau visu laiku arī sākām komunicēt ar darbiniekiem. Un pirmais bija tas posms, kas ir tā stratēģiskā daļa, kur mums gāja gan intervijas. Un intervijas mums bija ar ne tikai departamentu vadītēm, bet tā skaitā. Protams, valde, padome, partneri galvenie mūsu pašvaldība, asociācijas. Mēs centāmies intervijās ietvert, veltījām gana daudz laiku un ietvert dažāda gan līmeņa darbiniekus, un tur bija gan apsargs, pieņemsim, vai kurš strādā ar klientiem ikdienā, gan arī valdes, pieņemsim, priekšsēdētāji. Tā gradācija bija ļoti plaša, un no katra nāca ļoti vērtīgas lietas ārā, un tas būtiskākais, man liekas, kad, protams, visur vai ne visur nevarējām mēs būt, bet lielā mērā mēs visa komanda bijām intervijās klāt un klausījāmies viņos. Visu laiku tu jau būvē un dzirdi un saproti, kas notiek un kāpēc un par ko viņi runā. Un no tā jau mums arī nāca slavenie mūsu teicieni, jācies degviela asinīs un vajag nomest pāris kilogramus komunikācijā. No turienes jau arī dzima tie vadmotīvi patiesībā, kas bija ļoti vērtīgi mums, un tas nāca no darbiniekiem pašiem. Un tad bija tas, šis paralēli, tāpat tika pētīti visi dokumenti, kas ir mums esošie, jo nevar būt tā, ka zīmola stratēģija tagad atšķirsies no biznesa stratēģijas vai no ilgtspējas stratēģijas. Tam visam tomēr ir jābūt vienotam. Un tad
Tad mēs izgājām, tad mums bija workshopi, tad mēs dzimām līdz zīmola stratēģijai. Pa vidam vēl mēs validējām. Tad mums kaut kas bija tajos workshopos radies, un mēs vēl novalidējām uz visiem darbiniekiem caur testiem tās lietas. Un tad bija zīmola stratēģija, kuru mēs atkal prezentējām jau darbiniekiem. Neskatoties to, ka zīmols vēl nav tapis, mums jau ir zīmola stratēģija, ko noprezentēt. Un tad bija nākamais posms dizains. Un tad jau arī katrā no posmām mēs visu laiku AB testi. Bet arī par dizainu mēs nesākām ar logotipu, vai ne? Nē, tas bija man bija interesanta pieredze, tāpēc, kad iepriekšējās pieredzēs es biju sākusi ar logotipu kaut kādā mērā. Ne tiešā veidā, bet pakārtotā. Bija gan tur sajūtas un tā tālāk, bet šeit ļoti krasi bija tas, kad mēs jau izstrādājām visas vizuālās lietas un logotips tika pašās beigās. Tā bija, tā kā... Jā, un principā tas, kas man šķiet, man ir iespējas apņēma no visu tā procesa, kad tas tika sadalīts tādos segmentos. Kad mums nebija viens tāds kaut kāds zīmols, kurā ir logotips centrā un tad viss apkārt, bet kad ir tās komponentes un katru no tām komponentēm mēs varējām arī ar komandu izdiskutēt, iztestēt atsevišķi, ko mēs domājam par krāsām, kas ir liels faktors, kas bija tikpat svarīgs kā logotips patiesībā. Tieši tā. Šajā situācijā tas bija, man liekas, viens bija riks un otrs bija krāsa. Tā kā riks neiztikt, jo bija ar šim riks zīmolam ir ļoti liela piesaiste iekšē, jo viņš ir riksītis un viņš ir mīļš un tas ir tikai mūsu un tā kā tur tāds ļoti, ļoti liela piesaiste tieši tam riks pašam. Un otrs bija krāsa, zilā krāsa, un tas bija tāds kā uzplacis mūsu zilā aviācijas krāsa. Tas bija tas, man likās, ka vēl joprojām ir tā, ka kurš ir pieņēmis, kurš nav pieņēmis, bet lielā mērā ir pieņēmuši zaļo. Bet kas ir tas, ko tu gribi signalizēt? Jo tā krāsa savā mērā to arī pateiks. Un ja iepriekš mēs skatījāmies, ir aviācijas zilais, tā kā zilais, kas ir pa debesīm, un tad tu paskaties, bet mēs jau esam uz zemes. Mēs esam tie, kas ir uz zemes tieši. Mēs palīdzam pacelties visiem augšā, bet mēs esam uz zemes. Tas ir numur 1. Tā kā mums būs plaša teritorija, kurš nebūs tikai un vienīgi lidosta, tur būs vesela pilsēta. Tas ir numur 1. Otrs ir, kad mums Latvijā, kas ir tāds neizstāstītais stāsts, ko cenšas, manuprāt, ļoti daudz tagad to stāstīt caur gan zīmoliem, gan arī pat Latvijā, kad mēs esam zaļi. Mums ir laižoties lejā uz Rīgu vai paceļoties, tu redzi to visu purvu zaļo un zaļos mežus un jūru un liedegu. Tas kas tā ir tava asociācija, tā ir tava, nav daudz lidost, kur tu purvā nolaidies. Tā ir tava unikalitāte. Tas ir, un ja tu esi Latvijas vizītkarte, tas ir pirmais punkts, kurā tad ielido un iepazīst Latviju, tad tev arī zīmola tas ir jāpastāst. Tā kā es domāju, tas, ko mēs procesā arī nonācām. Tu vari viena no savas puses, tev būtu kādam jāizstāsta tos dizaina posmus, kas ir pēc stratēģijas. Lūdzu, mēs nonākam pie logotipa, kas bija tās galvenais pieturspunkti un tas atziņas, ko tā paņemt. Tad viens no svarīgākajiem, manuprāt, posmiem bija tas, kad piemērus mēs analizējām. Un tajā momentā tu paņem visus piemērus, tā kā nozares, kas ir no blakus nozarēm. Un tu vienkārši paskaties, kas ir kāds ir burtveidols, vai tev patīk, nepatīk, vai ir liktos atbilstoši tam zīmolam, krāsas, logo, vizuālā valoda. Un šajā procesā te arī bija tas moments, ka mēs iesaistījām komandu. Tas nebija tā, ka mēs tur maza grupiņa ņēmām un likām, un šitas patīk vai nepatīk, bet mums bija online iespējams, gan bija darba grupa, kurai paplašinātāk tas bija, kuriem bija vairāk uzdevums analizēt, un tad bija darbinieki, kuriem bija tādas pamata, tādi krasi atšķirīgi piemēri, kurus viņiem bija jāpanalizē.
Un tas man liekas ļoti vērtīgi, jo tas iedeva to, kur tad vispār viss redz, kur mēs gribam, kā mēs gribam izskatīties, vai to sajūtu noķert. Jo tas jau pat, ja cilvēks nevar profesionāli novērtēt tur burtveidols tāds vai šāds, viņš jau var novērtēt to sajūtu. Tā kā vai mēs gribam būt lakoniski, tīri, vai mēs gribam būt super krāsaini, koši, un tā kā tādas pamat lietas tu jau vari notestēt. Un man liekas, tas bija ļoti vērtīgi un svarīgi. Un tad jau, kad mēs tikām līdz paši savām versijām, un tās arī testēt un likt un mēģināt saprast. Jā, un mēs ne tikai vēl gatavs viss identitātes komplekts, bet rādīt un jautāt par konkrētām detaļām. Jā. Kad tas ir jautāt par fontiem, jautāt par krāsām, jautāt par formām. Jā. Un pēc tam, protams, arī par plašu logotipu. Jā. Un tas jau arī rada to izpratni tajos darbiniekos, jo viņi, ejot šim cauri posmam, ir grūti pastāstīt 1500 darbiniekiem, tīpaši, kuri ikdienā vispār nav nekādu labi, ja zina, kas ir mārketings vārds, tā kā izstāstīt, ko tu nozīmē tas zīmols. Un tad, ja viņiem ir iespēja iet pa posmiem, viņi sāk saprast, tā tīri teorētiski, kas tad zīmols vispār nozīmē arī kādos fontos, tas arī ir svarīgi. Viņam tādas dabiskas lietas, krāsa, bet tas ir zīmols. Viņam sāk rasties sapratne par to, kas patiesībā, no cik daudz komponentiem tas sastāv. Par to izpratni papildot arī man šķiet vēl viens vērtīgs aspekts bija, ka zīmola maiņa vai attīstība arī ir tas punkts, kad kā uzņēmums var pats tādu savu iekšējo auditu izdarīt vispār, izstaigāt visu stūrīšu kaktus, apsies, kas pa gadiem ir, kāds uzslāņojums ir sakrājies. Jo ikdienā jau tev nav tāds pavasara tīrīšanas notiek labi reiz gadā, bet tā visaptveroši apskatīties visas lietas, kas pa gadiem sakrājušies, ko dažādi cilvēku departamenti ir izdarījuši, un tad drusciņi to nolīmeņot visu. Un īstenībā tas ir tas moments, ko mēs tagad lielākā mērā redzam, ja iepriekš, tā kā tu ejot cauri, saproti plus mīnus, kas tur apskati visas vietas un kas katram departamentam, bet tagad, kad visiem ir jāuzliek kaut kur jaunais zīmols vai jāieliek jaunās krāsas, viņi atsūta. Un viņi atsūta, ko man likt te? Un tad, ir šitāda mums vispār, vispār vai prezentācija vai veidlapa vai, nezinu, informatīva zīme. Tu pirmo reizi viņas redzi dzīvējot, pēc, kad, lidos teritorija ir ļoti komplicēta. Pirmkārt, viņa ir milzīga. Ne visur viss tiek klāt. Un ne visur viss tiek klāt, un tīri fiziski tu netiec klāt kaut kādām. Tu tiec, bet tad tev ir jāsaorganizē, ka tu tiec uz perona, tad tālāk, ka kāds tev aizved līdz tai vietai, un tad tu tiec tajā ēkā, plus vēl tev jāvienojas, ka tu arī tur būsi, jo ne visur var iekļūt visi. Tā kā tu uzzini par daudzām niansēm. Jā, man liekas, vēl viens aspekts pēc tiem piemēram bija tas, ka arī tas projekts kopā bija vairāk mēneši un visu to sadalīt mazās ikdienas tikšanās, kad nebija arī tā, ka dizaina komanda aiziet prom un tad pēc 2 mēnešiem atnāk ar rezultātu, bet kad tas ļoti inkrementāli, man šķiet, mēs tikāmies, varbūt bija daži izņēmumi, bet principā gandrīz katru nedēļu. Jā, tas ir tā disciplīna, man liekas, bija, ko es arī, ja kāds man tad jautājas, es visiem saku to kā foršo piemēru, jo neskatoties visu, tev liekas, varbūt nav pat īsti par ko tajā nedēļā tik daudz runāt, bet tu satiecies un tu saproti, īstenībā bija baigi daudz par ko parunāt un ko izdiskutēt, un tu redzi procesu un tu seko līdzi tam visam, un ne tikai mūsu iknedēļas tikšanās, bet arī mums ar valdi bija regulāras tikšanās, un tas arī ir jāvienojas, un par to mēs noteikti vienojāmies, kad mums būs tādas tikšanās, ka tam ir svarīgi veltīt laiku, un kad mēs uzsauksim laicīgi jau tos mītiņus, bet tam būs jāvelta laiks, un tā apusējā vienošanās bija starp mums ar valdi, un tad tas arī tā notika, ka mēs regulāri arī ar viņiem tikāmies un parādījām, kur mēs esam. Dažas lietas reizēm pat nebija tik gatavas, bet viņas jau tad dabū feedbacku daudz ātrāk.
Un patiesībā, ja tev ir salīdzinoši īsts laiks, kas 10 mēneši nav nemaz tik garš laiks, ja tā liktos, tev ir noteikts termiņš vēl, ja? Kad tev ir jāiziet gaisā diena un datums, tad tev nav variantu. Nu, tā tev ir jābūt regulārām. Un tā otra lieta bija, kad mēs iedavām skaidrību tajās tikšanās, kad mēs tiekamies, ja mēs kaut ko pielemjam, tad mēs neejam atpakaļ. Tad tas ir pielemts, un tas nozīmē, ka mēs virzāmies uz priekšu. Tas nebūs tā, ka pēc 3 tikšanās mēs tur esam uzzīmējuši šito, bet vispār mēs gribētu atgriezties pie šitā, jo man kaut kas tur nepatīk. Nu, tā. Un tas arī bija svarīgi. Nu, tā kā mums bija svarīgi, kad mums bija šāda vienāšanās iekšēji komandā, kas ir jūsu Weekends un mūsu, kas bija mārketinga komunikācijas vienība un arī ar valdi. Nu tā, ka tas arī ir tā savstarpējā nolikšana spēles noteikums. Jo vispār viss tāds liels zīmola pārmaiņu process ir tāda liela neskaidra bilde, kur pamazām paliek arvien asāk. Un šajā procesē tīpaši, kad tas sadalījums pa blokiem palīdzēja to tādu lielo un neskaidro bildes tā, ka par fontiem skaidrs, par krāsām tad ir izlemts, par pilsētnēm ir skaidrs. Un tad, kad nonāca pie logotipa, tad tas rezultāts jau dabīgi iznāca. Jo sākot, mums bija skaidrs, vai jāmaina pilnībā, vai jāmaina lietas, ka tev bija jau pašai savu sajūtu, kad tu to sāki. Yeah. Un viņiem droši vien nebija tas, ko tu biji, kas beigās nonāca. Bet tad, kad tas tāds inkrementāls process palīdzēja to noskaidrot tā, ka tad, kad ir jāierauga tas logotips, ka diezgan skaidrs bija, kādiem jābūt. Tā arī bija. Jā. Un vēl viens ir forša lieta, ko es vienmēr esmu to teikusi, bet arī šeit bija svarīgi. Un tad, kad meklēt partneri, ar ko strādāt, ir svarīgi nevis, ka tas partneris tāds, nu tā kā zinu, kurš izpilda visas tavas vajadzības un vēlmes. Nu, ja jūs tā sakat, tad tā arī būs. Bet es ļoti cienu tajos momentos, it īpaši, kad tu teici, ka tu iestājies par to, ka nē, tas nebūs labi. Nē. Nebūs. Un mēs tur mēģinām vēl kaut ko tādu pārliecināt. Nē, kur jūs gribat nonākt šeit? Vai tur, kad ir tā diskusija. Es teiktu, ka mums bija viņa maz, bet tajos momentos, kad bija, tas ir tas, kas tev rada uzticību. Un tāpēc ir svarīgi izvēlēties partneri, kurš tev nevis paglaudīs un teiks, jā, mēs tā daram. Un beigās tā ir abu reputācija. Tās kopā strādāšana. Mēs pieņemam, ka mēs esam izgājuši caur tā dizaina fāzē, mums ir atrasts pat logotips. Jā. Bet tad tā uzvara nav tad brīdī, tad īstenībā tas lielais darbs sākās. Kas notiek pēc tam? Tad, kad mēs esam pat ar valdi un visu vadību, mums ir skaidra identitāte, skaidrs, kāds būs logotips, kas notiek tālāk. Nu jā, tad bija tā, ka mums bija arī skaidrs launcha datums. Tas nebija tā, ka tas bija bīdām šur vai tur. Viens bija datums, kad mums iekšēji bija liels pasākums klientu, bet darbinieku balvu tā bija. Un tas moments, kad mēs esam vienojušies, ka tur mums ir jāiziet ārā. Tas ir tas īstais mirklis, un ja mēs to palaižam, tad tu vairs to nevari izdarīt tik jaudīgi, kā tajā momentā. Kādēļ bija svarīgi atklāt jaunu identitāti, sākot ar komandu iekšēji? Kādēļ viņi uzzina par to pirmie, nevis press release vai ziņās? Tāpēc, ka tā ir cieņa pret darbiniekiem. Viņi ir bijuši tur klātesoši. Un tajā momentā, ka viņi redzējuši arī tajā, viņi ir tie, kuri ir redzējuši, viņi jau zina, viņi ir pirmie. Un tad, kad iznāk presē, viņi jau par to zina. Tas ir tā, ka viņi uzzina jau iekšienē, mājās, nevis ārpusē kaut kur. Un tad viņi arī spēja, ir gatavi to visu pastāstīt, argumentēt. Un tā ir tāda kā tava armija, kura tajā momentā, kad iespējams tevi apmētās ar akmeņiem, kas tā varēja būt. Tā kā tu nekad nevari zināt, tu izdari visu labāko un pareizāko, bet tu nekad nevari zināt. Un tad, jo ir kaut kāds subjektīvais moments. Un tad tev jau ir cilvēki, kuri par tevi iestājās un kuri par sevi iestājās, jo tie ir arī viņi. Tas ir darbiniekiem iekšēji, bet komunikācijas komanda bija ļoti, ļoti daudz strādājis pie tā ieviešanas plāna. Varbūt var nedaudz par to pastāstīt. Jā, tad mums vispār
iekšprocesa jau bija klāta Laura, kas ir komunikācijas vienības vadītāja, kas ir no paša sākuma. Viņa šajā zīmola maiņā bija klātesoša, viņa bija pamata komanda. Un tas ir ļoti svarīgi, kad šī cilvēki, kuri ir key personas tālāk, viņas ir visu laiku procesā klāt. Un tad, kad tad to pēc tam mēs tos augļus redzējām. Viens ir par to, ka Laura jau ar savu komandu patiesībā, nevienam nezinot, jau sāka kodēt galvenos atslēgvārdus zīmola jau pirms vispār tika laist klajā vizuālā identitāte. Mēs jau sākām to iedzīvināt un komunicēt. Nerādot grafiskus. Jā, to ar vārdiem jau sāc to lietot un ikdienā piekopt. Un tad bija tā, ka kopā ar Lauru un komunikācijas vienību vēl bija komunikācijas aģentūra, kas sagatavoja šo ieviešanas plānu. Manuprāt, ļoti izcilu un perfektu. Un tad bija tas viens moments, kas bija gan svarīgs iziet ārā pirms mēs vispār palaižam nozarei un pastāstīt. Un tas bija aviācijas nozarei vai komunikācijas nozarei? Komunikācijas un reklāmas un dizaina nozarei. Un tas bija tas moments, kad īstenībā bija bailīgi. Jo tu saproti, ka tu esi izdarījis, tā nav no kā baidīties. Tu esi izdarījis visu labāko un atvērts, bet tu nezini, kāda būs reakcija. Tas nekad nav darīts arī. Un tad, kad viņi to ideju pasniedza, nenoliedzami mūsu iekšēji, mēs tur vēl diskutējām, vai tā ir laba doma, priekš kā to vajag. Bet to vajag un to vajadzēja. Un tas būs moments, ko noteikti katram ieteiktu paņemt līdzi. Ja tu nebaidies par to, ko tas ir radījis, tad tev nav jābaidās iziet ārā un izstāstīt to. Un tad mēs pastāstījām to visu nozarei, un manuprāt, ka tas bija tas. Jā, tas bija tāds jauns aspekts, kas arī mums bija pirmo reizi, kad tu pastāsti labprātīgi nozarei un tā kā uzprasies uz tādu kritiku. Bet tas nebija vienīgais. Kas bija vēl tāda, kas tev liekas bija tāda atslēgas punkti no ieviešanas, kad darbs īstenībā darbs beidzās, bet tad īstenībā tā komunikācija tikai sākās? Jā, vēl bija, tad mēs aizgājām uz presi ārā. Tad mēs vēl aizgājām Twitterī, arī Piksā, tā kā ārā. Jā, kas parasti ir tāda toksiska vide, kur visi... Jā, tu vari uzdot, mēs esam gatavi uz visiem atbildēt jautājumiem. Bet patiesībā tajā momentā, kad tu esi izstāstījis, un tas bija ne tikai tajos visos pasākumos, bet tas arī bija pēc tam preses relīzēs, bija ļoti skaidri izskaidrots. Kāpēc, par ko un ko mēs gribam, kāpēc mēs to darām. Un mums bija gan liela jautājuma liste, kuru mēs jau iekšēji bijām paši atbildējuši, lai tajā momentā, protams, kad mēs ejam ārā, mēs spējam uz visiem jautājumiem operatīvi sniegt atbildes. Bet, ja tev jau tā liste ir pirms tam, tu jau automātiski tajās komunikācijas ziņojumos ietvers atbildes, tā kā jau rakstot, jau pasaki visu, ko tu gribēji. Un tādā ziņā nav tā kā izcila mums komunikācijas vienība. Visu šo noorganizēja. Un tad, kad tas ir izdarīts, un tad sākās tā reālā ikdiena, nav arī tā, ka cilvēki, kas nolaižās un atbrauc uz lidostu, viņi ierauga milzīgi tagad jauno Rīgas logotipus fasādes. Tas nav. Tas bija pēc kaut kāda komentāra, ko man rakstīja, ka es šodien lidoju, domāju, tagad redzējuši jauno logo, viņš vēl nekur nav nākamajā dienā. Kāds ir tas ieviešanas plāns un pieeja no jūsu puses? Jā, tad mums būs skaidrs, ka mēs nevaram vienā dienā nomainīties, un mēs nebūsim tas uzņēmums, un mums arī no tāda, jūs vienmēr jāplāno, kā mēs savus finanšu līdzekļus izlietojam, un tāpēc bija skaidrs, ka mums būs tas pakāpenisks posms, un pirmkārt, tas 10 mēnešos nav iespējams sagatavoties priekš tik liela uzņēmuma, un vienā dienā to visu nomainīt. Tu vari sagatavoties tur mājaslapu, sociālos tīklus, kaut kādas digitālās lietas, bet tas būtu, ja mums būtu vēl viss materiāli jāsagatavot, tas nebūtu 10 mēnešu projekts noteikti. Un tas arī būs, kad mēs iesim soli par soli pakāpeniski, skatīsimies, ko mēs kurā brīdī varam un atbilstoši mūsu iespējām. Un tas gala logo, viņš būs tikai tad, kad nav jēgas mums investēt, likt tagad logotipus fasādes, ja mēs šoruden sākam būvniecību. Tad noņemt viņu, paturēt, un iespējams uz jaunās fasādes viņš vispār nederēs.
Ir kaut kādas, ko mums nav vērts darīt, jo mēs maināmies un mums mainīsies tā vide, un mēs darīsim tajā brīdī, kad tas būs jēgpilni to darīt. Bet tas bija tas viens moments, kad tad mums ir nolaunčots jaunais zīmols darbinieku balē, tad ir presē izgājis, un tā pirmās 2 nedēļas bija izaicinošas. Pastāst vairāk. Jā, tāpēc, ka tieši tāpat kā tavs draugs, kurš brauc uz lidostu un saka, kur jaunais logotips, lai gan mēs visu laiku stāstījām darbiniekiem, mums speciāli bija skaidrošanas sesijas un tā, kad nebūs vienā dienā, bet ir 200 jautājumi visiem. Ko man darīt šito, kā man tur to, un man vajag jauno prezentācijas templēts, ko man darīt te, kādu krāsu man likt, man vēl nav paraksta, ko man darīt, man nelietot parakstu vai lietot, ir normāli jautājumi, bet pirmais moments, līdz mēs daļu jautājumu uzreiz sapratām, mums vajag taisīt mūsu iekšējo tādu konferenci, kur mēs atbildam uz visiem jautājumiem, tad mēs iztaisījām uzreiz nākamajā nedēļā, kad visus jautājumus šeit, mēs izstāstījām vēlreiz, kā mēs un kur mēs nonācām un kāds tas bija process, un visus jautājumiem atbildējām, kas tajā momentā bija, ko darīt un kāpēc šitā un tā. Un tas bija arī foršs atklāts moments, jo nav viegli iet, iziet visu priekšā un atbildēt uz visiem neērtajiem jautājumiem, bet tev uz viņiem jāatbild ir. Un, ja tu esi gatavs un tu esi zinošs, tad tu varēsi uz viņiem atbildēt. Un tad tas bija tāds, ka es vienā rītā, vienā piekdienās teicu, ka es piecēlos, es nebespēju pat pārģērties un tikai pie telefona nosēdēju līdz 12:30 dienā, jo tas bija tik tiešām tā, ka tu pazani 10 tēmas iebirušas, tā kā nākamais zana, tu bija tā kā telefona centrāla. Jā, tā ieviešana ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs aspekts, ka tas nav darbs nebeidzies, viņš patiesībā tikai sākās, un viņš šobrīd pat turpinās. Paralēli vēl ir lietas, kuras ir sagatavas templēti, materiāli jātaisa, kas notiks vēl gadu, 2 uz priekšu, un tās izmaiņas būs redzamas. Tieši tā, un tas bija svarīgi arī. Es jau sapratu un apzinājos, ka tā būs, un tad es diezgan mērķiecīgi domāju par tiem 10 mēnešiem, kādu savus resursus plāno. Jo zināju, ka tas maratons man būs uzreiz otrs jāskrien. Tas nebūs tā, ka tu vienu noskrien, un tad tu gadu atpūties un skrien nākamo. Man zināju, ka man uzreiz sāksies nākamais, un tāpēc tu automātiski visu laiku domā īstenībā par saviem resursiem, jo tas arī svētīgs moments ir, ka tu nedrīksti sevi izdedzināt vienā un pēc tam, jo tu zini, ka tas otrais patiesībā ir vēl svarīgāks. Pirmais bija super svarīgs, jo tas ir visa pamats, bet šobrīd ir svarīgi neaiziet pa labi vai pa kreisi, ka tev jāspēj nogadīt tas uz priekšu, un tas ir izaicinošāk. Paldies, ka klausījies! Un, ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.